piemērs iz dzīves. Jums pie mājas pasakaini labi aug zāle, taču ar jums pieejamo tehniku tās pļaušana diezko labi neveicas. Gribētos traktoriņu, taču naudas tāda iegādē nav. Bet toties jums ir malka, daudz malkas. Te nu ir jautājums, kā atrast kādu, kam vajag malku, bet pretī varētu dot traktoriņu. Parasti tas nebūtu nav vienkāršs uzdevums, taču mūsdienās līdz ar interneta popularitāti un plašajām iespējām var atrisināt daudzas problēmas. Šādi portāli bieži vien darbojas pēc līdzīga principa. Reģistrējies sistēmā un piedāvā cilvēkiem kādas sev nevajadzīgas mantas. Ja kādam, piemēram, tavs vecais klēpdators ir vajadzīgs, tu to atdod un pretī saņem sistēmas punktus, par kuriem jau savukārt tu pats vari iegūt kādu jau sev interesējošo priekšmetu. Apsī projekta vadītāja ir tepat no Latvijas, taču izrādās šī uzņēmēja savstarpējo darījumu sistēmu, kas balstīta uz barteru formātu, pirms 8 gadiem radusies Dānijā, bet nu jau tā darbojas arī Zviedrijā un Latvijā. Sistēmā reģistrējušies jau vairāk kā 1000 uzņēmumu, kuriem vienkārši izsakoties ir iespēja vienam no otra pirkt produktus vai pakalpojumus, maksājot ar saviem produktiem vai pakalpojumiem. Par darījumu cenām joprojām tiek runāts latos, taču šeit jau tiek izmantot virtuālie barterlati. Varētu teikt, tā ir tāda mikrovalsts ar savu iekšēju norēķinu vienību. Un tieši tāpat kā lats darbojās Latvijas teritorijā, tā konkrētajā gadījumā barterlats darbojās Apsī ietvaros. Šī sistēmas darbība ir pilnībā atbilstoša konkrētās valsts likumdošanai, un ja veicat darījumus jau piemēram ar Dānijas uzņēmumu, tad viņš šo virtuālo naudiņu jau saņem savās bartera kronās. Sistēmas darbības princips ir visai vienkāršs. Strādā tas tā, ka tad tiek noslēgts līgums un pēc tam izveidots uzņēmumam profils un konts. Attiecīgi pēc profila viņu atrod sistēmas dalībnieki, kad viņi izmanto meklētāju. Un kontā savukārt uzskaitās pilnīgi visas darbības, kas te tiek veiktas, gan pirkumi, gan pārdevumi. Un tā tālāk tiek noformēti maksājuma uzdevumi, transakcijas, kā mēs viņus šeit dēvējam. Attiecīgi tie barterlati, kas ir pilnīgi 1:1 ar Latvijas latu, ja mēs domājam, teiksim, par cenām, ja. Tad cik maksā preci latos, tikpat viņi maksā barterlatos, pārdodot preci vai pakalpojumu, mēs saņemam atbilstoši daudzumu barterlatu šajā te kontā, kas ir pēc lietošanas, teiksim, raksturojuma kā internetbanka. Protams, tā nav banka, bet no funkcionalitātes viedokļa. Piemēram, grāmatvedis šajā sistēmā var pārdot savus grāmatvedības pakalpojumus, bet par saņemtajiem barterlatiem turpat sistēmā no citiem mierīgi nopirkt jaunu biroja galdu. Un tā tālāk. Lūk komentārs no apdrošināšanas brokeru uzņēmuma, kas arī izmanto šo sistēmu. Pirms mēs plānojam kādu iegādi vai veicam kādu iegādi, mēs noteikti apskatāmies mūsu mājaslapā, Apsī mājaslapā, kas ir tie mūsu partneri šobrīd, ko viņi interesanti piedāvā, un noteikti izvērtējam, vai tas nav jau kādam piedāvājumā. Tas tā ir bijis, un regulārs iegādes mums ir kancelējas preces. Vizītkartes mēs esam atraduši lielisku partneri, kas tiešām par ļoti konkurētspējīgām cenām arī piedāvā. Esam izvērtējuši, starp citu, santehnikas iegādi, autodetaļas, mēbeles esam izskatījuši. Un, piemēram, mums šī biroja apsardzes izdevumi tiek daļēji norēķinamies barterlatos. Tas ir tā kā regulāri ikdienas izdevumi. Vērtīgi, ka caur šādu sistēmu ir visai vienkārši piesaistīt arī ārzemju sadarbības partnerus. Pašreiz tie var būt no Dānijas un Zviedrijas, bet drīzumā sistēmā būšot arī uzņēmēji no Norvēģijas. Dānijā tas jau sen vairs nav nekāds jaunums, attiecīgi tie uzņēmumi diezgan labprāt lūkojās šajā virzienā, un tas, ko te vairāk kārtīgi un atkārtoti ir pasūtījuši, ir tātad logu durvju izgatavošana, tipogrāfijas diezgan iecienītas, protams, viesnīcas.